Jānis Patmalnieks minēja, ka regulējums ir efektīvs. Tad es gribu atgādināt to teikumu, ko es citēju pirmīt no ziņojuma. Tātad no jauna izsniegto kredītu apjoms ir vēsturiski lielākais šobrīd, vēsturiski lielākais kopš patērētāju nebanku kredītdevēju datu apkopošanas sākuma. Šobrīd ir vēsturiski lielākais. Un jūs sakat, regulējums ir efektīvs. Jautājums, efektīvs kam? Efektīvs nebanku lobbyam vai efektīvs patērētājiem? Ja mēs kaut pusi no enerģijas neveltam finanšu pratības ieguldīšanas vai krāšanas kultūrai, stimulēt šo aizņemšanās un patēriņu kultūru, manuprāt, ir konceptuāli nepareizi. Jo jūs zināt, šobrīd bieži vien bankas zem 30,000, piemēram, nedod hipotekāro kredītu. Tas tiek risināts, lai arī mazi, kas tie reģionos, mazi dzīvokļi vai kādu lauku īpašumu, lai tos varētu iegādāties par hipotēku, un arī tur nebūtu jāizmanto patēriņa kredīti. Un kolēģi Indriksons kundze jau minēja par uzraudzību arī. Jūs varat atvērt šī likuma projekta pielikumus, un tur ir vēstule no Nepulp, kuri saka, ka viņi kā uzraugs nav iesaistīti. Līdz ar to Miezaņa kunga parlamentārā sekretāra teksti, ka visi ir uzklausīti, visi ir iesaistīti, ir maldināšana. Tā tas nav noticis. Līdz ar to aicinu arī ievērot labas pārvaldības principus un iesaistīt tad visus, uz kuriem šī grozījuma attiecās. Aicinu noraidīt.